Vai ekonomikas ministrija, kā atbildīgā par būvniecību, ir skatījusi cauri? Protams. Vai viss kārtībā ar projektēšanu, viss kārtībā ar tāmēm, visām pārējām šīm būvniecības lietām? Tas, kas attiecās par kaut kādu būvniecības normatīvo regulējumu, viss tas, kas nāk pie mums kaut kādiem aicinājumiem pārskatīt kaut ko, mēs, protams, visu uzreiz reaģējam, visu darām, mēs ļoti labi sadarbojamies šajā projektā. Bet, vajag jau tās iniciatīvi jānāk jau no pašiem projektu ieviesējiem, jāsaprot, kas objektīvi ir muļķīgs. Mēs jau neejam cauri katrai sliedē, vai to sliedu vajag tādu vai savādāk. Tur jābūt no projektu ieviesējiem, jāsaprot, piemēram, vai tās trokšņa sienas tur ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Nu, visticamāk, ka nav, ja kāds normatīvs prasa, sakiet, mēs to normatīvu grozīsim. Visus šos gadus Rail Baltica tika projektēta tikai tāda privāta māja, jo nekāda cita regulējuma nebija. Tieši tā arī tas tika projektēts. Pagājušajā gadā mēs iesniedzām grozījumus Rail Baltica daļu, un daļa arī tika apstiprināta. Šobrīd ir sagatavota vesela kaudze ar jauniem grozījumiem, lai mēs ietu raitāk ar projektēšanu arī ar būvniecību. Ļoti ērti pateikt, ka spāņu projektētāji bija melni kā vēlni. Mēs nevaram to pateikt. Arī mūsu pusē ir bijušas lietas, kas ir jāizdara. Tā skaitā likumdošana, ko es minēju. Otrakārt, likumdošana vai ne? Šis jauns tēze. Arī priekšspēte, apjomi, būvniecības apjomi. Kad šādu projektu nekad nav atstāta, kad būvotļauj to jāņem katrā pašvaldībā. Jo katra pašvaldība ieliek šeit iekšā pilnībā savas prasības, kas ir noticis dzīvē. Reāli mēs šobrīd ciešam no miljoniem. Ir dēļ šādām nevajadzīgām prasībām, kas sabāztas iekšā projektu. Bija jābūt vienai būvotļaujai uz visu Latviju, jo tā tas projekts ir ieviests Spānijā, Vācijā, šādas infrastruktūras projekts tikai tā to dara. Bet tad jautājums vai projektu vada, ja? Vai projektu vada. Un šitā pats situācija bija uz Ķekavas apveceļa. Pēc tam satiksmes ministrijā cilvēki ļoti labi viņi zina. Un tad, kad tu apsēdies, tiešām sēdi tām pašvaldībām, viens ir, ko tu aizsūti vienam papīru, otrs atsūti atpakaļ. Nu, tev saliek, tur tādu taciņu vajag vai šitādu vai turnelītu vai kādu. Vismaz tā Ķekavas apveceļā, nu, cik tā komanda stāstīja, pa katru metru tur cīnījās, ja? Vai to vajag, vai to. Es atvainojos, jums tā komanda sēž Spānijā, zīmē, ko viņam aizsūta. Nav taisnība, mēs ejam pie katras pašvaldības. Nē, nu nav mēs ejam pie katras pašvaldības un sēžam. Jūs nebijāt klāt. Es biju klāt un braucu kopā ar Diļevu kungu. Ar pašvaldībām joprojām. Cik ir caurvadu? Mums pašvaldības var dot burvīgus piemērus. Pašvaldība pasaka, mums vajag, ziniet, pārprojektēt, mums vajag tiltu 2 metru augstāk, jo mums taču ietur privāti tie kuteri. Bet, kolēģi, paceliet, pārprojektēt. Brīdī, kad mēs sakam, kad varbūt var kaut kā samazināt izmaksas, tad, un kāpēc tik dārgi, tad pēkšņi tiek paziņots, ka tur ir tik daudz caurvadu, pārvadu, tiltu un kaut kādu tādu visvairāk pasaulē. Ja? Un tad mēs, protams, nonākam pie viens no dārgākajām cenām. Ja? Nu, kura pašvaldība pateica par kuteriem? Ķekavas pašvaldība, tur pēkšņi tilta augstums bija tāpēc, kad vajadzēja jahtām izbraukt cauri, un tagad mēs cīnīsimies dēļ šī iemesla, ka mums atradīsies Salaspilī, kur Rail Baltics ar mūsu nacionālo vilcienu krustojas, tur stacija ir 18 metru augstumā. 18 metru augstumā ir uzbērums jātaisa dēļ šādiem prasībām. Tur tā lieta, es varu pakomentēt no savas puses. 22. gadā mēs gājam ar iniciatīvu, bija sataisīts Rail Baltica speciāls likums ar tām problemātikām, ko mēs redzējām. Pirmkārt, kad tiek pagarināti termiņi tehnisko noteikumu izdošanai, tiek nevis 29. dienā, 28. dienā tiek prasīts termiņu pagarinājums. Tiek ielikt šīs nesamērīgās prasības. Mēs, protams, kopā ar projektētājiem ejam atkal pie šī tehnisko noteikumu izdevēja, runājam, mums jāapstrīd šī prasība, tas viss aizņem laiku.